pārāk ērts. Šodien mums Ukolo Rīga veikalā Ģertrūdas ielā 64 ir ļoti aizraujoši jaunumi, jo ir atnākušas divas tādas kastītes. Uzmini, kas tur iekšā. Ierakst komentāri, kā domā, kas tur ir. Ir kokle, ekstra stīgas, buklets par to, kā spēlēt kokli. Re, kur ir akordi, kur iemācīties spēlēt un tā tālāk. Uzskaņošanas atslēga. Un tad ir otrā lielākā kaste, un tur iekšā ir arī lielākā kokla. Un te iekšā kastē nāk komplektā dziesmu grāmata, arī ar akordiem, skaņošanu, aprūpi, skaņošanas. Tas tuneris, ekstra stīgas, 5 rezerves stīgas. Tā kā uz te ir virsū rakstīts, kura stīga tā ir. Šī stīga var būt vai nu 8, 9 vai 10. Un stīgas tā skaita tā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sāk skaidīt no garākās stīgas. Tad šīs abas ir kurzemes koklas. Šī ir 11 stīgu kurzemes kokla, un šī ir 6 stīgu kurzemes kokla. Tā kā tajos arheoloģiskajos izrakumos tika atrastas visādas 5 stīgu koklas, tad šī varētu būt tuvāka tam arheoloģiskajai versijai par to, kāda kokla bija kā instruments. Un šeit ir 11 stīgas, kas ir tā kā populārākais stīgu skaits visās folkloras grupās un ansambļos. Ir arī pieejams arī kodas ar vairāk stīgām, tā kā 12 vai 13. Bet man personīgi, lai es varētu brīvi izpausties uz koklas, man ir nepieciešams 11 stīgas uz koklas. Bet es nekad neesmu spēlējis 6 stīgu kokli, tā kā šodien mēs pamēģināsim, ko ar viņu var iesākt. Kā uzskaņot kokli. Mums nepieciešams skaņotājs. Šo var atvērt tik plati, ka es ceru, ka viņš ies virsū koklai. Neiet visu. Labi, es viņu varētu uzlikt kaut kur citur un pamēģināt. Ja es skaņotāju, varbūt es viņu varu uzlikt pat. Šis ir tā kā man jaunums arī, tāpēc es viņu uzlikšu tā. Vislabākais ir spēlēt vienu stīgu un pārējās noslāpēt, uzliekot pirkstus. Tad tur mums vajag C, un šī stīga jau ir uz C. Un nākamo vajag D, un šo vajag mazliet stiprāk. Lai viņai ir augstāka skaņa, šo vajag pavilkt uz to pusi, tā kā ciešāk. Un, lai būtu zemāka skaņa, viņu vajag atlaist vaļā brīvāk. Sanāk, zemāku skaņu, lai dabūtu, ir pret pulksteņa rādītāju virzienu, un pulksteņa rādītāju virzienā ir augstāka skaņa. Šeit, kā redzams, skaņotājā, skaņa ir pa zemu, jo aiziet uz to pusi. Ja skaņa būtu pa augstu, viņa aiziet uz otru pusi šitās te bultiņas. Mums vajag dabūt viņas pa vidu, lai ir zaļā krāsiņa. Es sākšu lēnām. Jā, koklis vajag skaņot ļoti lēnām, tur jau aizgāja pa tālu. D. Tad mums vajag C, D, nākamā 3. stīga, E, mazliet vajag ciešāk. Un tad es paņemu, tāpēc, ka man vajag ciešāk, es griežu uz to pusi. Bet tās kustībām jābūt ļoti minimālām. Tagad mums vajag F. Es teicu staigāju turp un apakaļ, tāpēc koklēm ir jābūt diezgan precīzi. G. Šeit ir G. Bet ar tādu tā kā hashtagu, tādu restīti kopā. Mums vajag dabūt A burtu, kas būs nākamais pēc G, bet arī G, ja skaņoja G, mums vajag bez tās restītes. Tā restīte vienkārši nozīmē skaņu, kas ir pa vidu starp G un A. Bet mums vajag tīrās skaņas. O, gandrīz A. A. Un šī brīnišķīgā, burvīgā 6 stīgu kokla ir uzskaņota. Atšķirībā no ukulos, ģitāras un citiem tādiem stīgu instrumentiem ir tā, ka nospiežot stīgu, veidojas cita skaņa un mainās. Uz koklas ir tā, ka tās stīgas, kuras nospiež, tās neskan. Tas nozīmē, ka ja es gribu, lai skan 1., 3. un 5. stīga, tad man ir jāuzliek pirksts uz pārējām. Tagad man ir šitā sanāk. Pagaid, es izdomāšu to, tāpēc, ka esmu pieredzis pie lielās koklas. Es sapratīšu, kā man vieglāk, jā. Jā, paņem uzliec pirkstus. Visvieglākais veids, kā spēlēt arī šo kokli, ir, ja tu uzliec pirkstus te, man būs vieglāk ar šiem pirkstiem. Zeltnēs es uzlieku uz 1. stīgas, vidēja pirkstu uz 3. un tad uz 5. es uzlieku rādītāju pirkstu. Un tad es visus viņus pārceļu pa vienu stīgu
visus kopā tā kā pa vienu stīgu šejienu. Un tad sanāk do akords. Ziemassvētku brauc. 1., 3. un 5. stīga ir re minors. Tēvīt mana švilpastīte, tu zini Rīgu Jelgaviņu, tu zini Rīgu Jelgaviņu. Tad, ja tev pirkstiem ir pārāk plati, piemēram, mazāka plauksta, mazāka roka, tad nav obligāti viņa jāliek šeit, ka koklē nav tik svarīgi, kurā vietā tu liec pirkstus, tu vari slikt arī te, jo skan tikai atvērtās brīvās stīgas. Un, ja liks tuvāk šam galam, jo būs vieglāk tuvāk salikt pirkstus, bet visplašākā skaņa parasti ir spēlēti pa vidu. Jo tā skaņa mainās atkarībā, kur viņi spēlē. Jā. Man ļoti patīk, īstenībā vajag foršā koklīti. Un tik labi smaržo. Kā uzskaņot 11 stīgu kokli. Šī starp citu saucās kurzemes koklis, jo viņām šeit sanāk, viņai ir visa tā forma, kas ir nepieciešama koklai, un tas arī viss minimums. Latgales koklēm ir te tāds plats gals vēl pa virsmu. Man personīgi patīk abi varianti. Latgales koklis ir ļoti ērti spēlēt tādā veidā, jo tad uz tā gala var atbalstīt tā kā roku. Bet, ja tu vēlies sākt ar kurzemes kokli, viņai ir tā tradicionālākais izskats, un viņa ir ļoti forša un arī par pieejamāku cenu nekā Latgales koklis. Un kā uzskaņo šo 11 stīgu kokli? Tad pirmā stīga tagad būs G, pēc tam būs A, un tad būs C, D, E, F, G, A, B, C, D. Viss pēc kārtas. Kā tas būtu šeit uz mini koklis sanāk īstenībā do, re, mi, fa, sol, la. Un te sanāk sol, zemais la, un tad sāks no do, viss baltie tausī pavēr. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Un šo kokli skaņo tieši tāpat kā mazo, vienkārši atšķirās notis, kuras vajag uzskaņot. Te ir G, tad ir A, un tad sāks no C, viss pēc kārtas, tāpat kā mazajā. Uz 11 stīgu kokli, 6 stīgu kokli sākās šeit, no 3. stīgas, un ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 stīgas tās, kas ir pa vidu. Principā, tur pa vidu ir arī tā 6 stīgu kokli. Ja tev patīk 6 stīgu kokli, kā skan, tad arī uz 11 stīgu koklis tu vari dabūt 6 stīgu kokli. Skanējumu vienkārši spēlēt mazāks stīglis. Protams, tāpēc, ka mazāks korpus, arī bišķiņ tā skaņa mainās, un tas, ka ir mazāks izmērs, ir vieglāk paņemt līdzi. Šī 11 stīga kokle tagad ir uzskaņota, tā kā es teicu, un ja kaut kas sajūg skaņojot, tā kā uz kuras stīgas tu atrodies, man tā dažreiz gadās, tad es vienmēr nospēju visu pēc kārtas, tā kā, un tad sāk no do, re, mi, fa, 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 fa. Latvijā ir tās divi galvenie veidi, kā skaņotās koklas. Pirmais ir tāds pats kā šeit, bet man patīk pašam si bemolu, un es tev to parādīšu, kāpēc. Ja es nospēju to pašu dziesmu ar si, un tad es nospēju to pašu dziesmu ar si bemolu. Divas ir. Un tagad es viņu pārskaņošu pa pustoni zemāk. 9. stīgu sanāk no B vai pa pustoni apakaļ. Un šajā gadījumā man skaņotājs rāda, ka tas ir A diez. Bet tas īstenībā ir si bemolu. Tas būtu BB. Vajag mazas kustības, tāpēc es to daru šitā ar visu roku. Es viņu negriežu šitā, bet es paņemu uzlieku visu roku virsū, lai es varu tā kā roku un pieturu koku, lai es varu minimāls kustības taisīt. Bet tā var ātri pierast. Tagad ir B. Jā. Ok. Dzirdi? Kāda atšķirība? Un tagad man to skaņotāju vairs nevajag. Tagad es tev varu parādīt, kā skan 200.
Tas ir iemesls, kāpēc man patīk 11 stīgu koklis, jo es varu izdarīt šo gājienu. 10 stīgu koklēm man vienmēr pietrūkst. Ja spēju 10 stīgu kokli, no kāda aizņemos man vienmēr pietrūkst tā 11 stīgu, lai es varu darīt tādus gājienus. Un kāda atšķirība skaņā starp 11 stīgu kokli un starp 6 stīgu kokli? Divi sirmi kumeliņi uz akmeņa auzas, ēdā divi sirmi kumeliņi uz akmeņa auzas. Wow, cik ilgi skan. Vienam bija zelta sadli, otram zīda iemaltiņi. Vienam bija zelta sadli, otram zīda iemaltiņi. Te var dzirdēt to basiņu iekšā. Šīs koklas nāk tādās kastēs, kā jūs redzējāt sākumā. Šī kokla īstenībā jau ir rezervēta, un klients brauc no ārzemēm, un viņš vēlās arī somu. Un tā kā mēs nepaspējam dabūt koku somas, es sāku eksperimentēt, un es atklāju, ka šī 6 stīgu kokla iet iekšā ukuleles somā. Šī ir soprāna izmēra ukuleles soma, tātad mazākā izmēra ukuleles soma, tur nāk siksniņu komplektā. Un koklīte pilnībā ieiet iekšā un ir perfekts rezultāts. Un tagad man interesē noskaidrot, vai lielākā kokla ieiet tenora izmēra ukuleles somā. Kādu domā, ies vai neies? Atstāj komentāru. Sanāk, tādā veidā viņi iet. Un gribu zināt, abos variantos. Tā, ne? Tā, jā. Alright. Tā ir mūsu atbilde. Šīs 11 stīgu kurzemes koklis ieiet iekšā tenora izmēra ukuleles somā. Tā ka, ja tu, piemēram, meklē somu savai ukulelei un tev ir kurzemes kokla, tad atkarībā no izmēra iespējams, ka tenora izmēra ukuleles soma ir piemērota arī tavai koklei. Paldies par skatīšanos! Koklas ir iespējams nākt un apskatīties un iegādāties Ģertrūdes ielā 64 Ukulele Rīga veikalā. Scar tissue that I wish you saw, but there's a mister knows it all. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I share, with the birds I share.